Gaidīju ar nepacietību šo brīdi, kad varēšu turpināt lasīt tālāk Rika Džoinera grāmatu Atmodas vīzija un nolēmu šo grāmatiņu lasīt balsī un ierakstīt audio grāmatiņu. Es lasu bez ģenerāla mēģinājuma, tāpēc jau iepriekš atvainojos, ja kaut kur kļūdos. Lai svētīga klausīšanās. Pielūgšanas tuksnesis. Ūdens. Kas varētu domāt, ka tuksneša vidū var būt jūra? Ceļotājs izbrīnījās pie sevis, kad atkal ar to sastopos savā sapnī. No milzīgas kāpas virsotnes viņš vērās lejup zilajā apvārsnī. Taču nē, tas nevar būt ūdens, viņš atcerējās. Vecais vīrs kalnā norādīja, ka šeit sākas otrs tuksnesis. Nokāpjot no kalna, savādā jūra vairs nelikās tik līdzena kā no augšas. Zilas krāsas viļņi bija sastinguši līdz pat apvārsnim kā sasalis okeāns. Iespējams ir saistības starp šo jūru un stikla jūru, Dieva troņa tuvumā. Iespējams, ka viļņi kļūs mazāki, tuvojoties Dieva pilsētai. Pēkšņi dažas pēdas no ceļotāja atradās kāds ārēji neizskatīgs cilvēks. Sveicināti, šī būtne sacīja. Ceļš cauri šim grēdām ir ļoti garš. Daudz ir pazuduši, cenšoties kājām tiktām cauri. Es tev piedāvāju labāku ceļu. Labāku ceļu? Vaicāja ceļotājs. Jā, man ir spēks pārkļūt pāri tuksnesim vienā mirklī, un ja tu atļausi, varu tevi paņemt sev līdzi. Nebīsties, esi drošs, pēc mirkļa tu atradīsies otrā pusē. Kas man jādara? Tev jādara tikai viena lieta. Ja tu pazemosies manā priekšā un atzīsi mani par kungu, es tevi pārcelšu pāri tuksnesim ar gaismas ātrumu. Man būs jāpielūdz tevi, vai ne? Kāpēc tev tas liekas tik savādi? Cilvēki to dara katru dienu. Tu to esi darījis visu mūžu pirms nonācis šajā tuksnesī. Kristiešu pilsētas iemītnieki mani bieži pielūdz. Daži no viņiem pielūdz naudu, kalpo tai kā vergi. Viņu acis iemirdzas, līdz ko tie par to sāk domāt. Taču mīlēt naudu ir vienīgi daļa no manas patiesās būtības. Tu nevari mani saistīt ar savu naudu, tā nekad nav bijusi problēma manā dzīvē, ceļotājs noskaldīja. Un kā ar mīlestību? Kas var būt skaistāks vai nevainīgāks kā mīlēt? Taču, kad tieksme mīlēt kļūst par pašmērķi un sāk pārņemt prātu, tā kļūst jau par kalpošanu elkiem. Un tu patiesi esi nodarbojies ar šo kalpošanu elkiem, viņš uzvaroši sacīja. Bet mani visvairāk apmierina pielūgšana no cilvēkiem, kas cenšas gūt reliģiozus panākumus. Labi, ceļotājs pārtrauca viņa lielīšanos. Ja man tevi jāpielūdz, lai īsā mirklī šķērsotu šo tuksnesi, es labāk iešu pats, pat ja būs vajadzīgs vesels mūžs. To dzirdot, burvju radījums pazuda. Drīz vien es dzirdēju, kā ceļotājs pie sevis sāka spriest. Kristiešu pilsētā ir iespējama sekla, virspusēja ticība Dievam, bet īsta pielūgšana, kas pārņem prātu dienām un naktīm, ir kalpošana elkiem? Turpmāk es varu pastāvēt vienīgi tad, ja visā pilnībā kļūšu par Dieva pielūdzēju. Dievs ir teicis Iesajas 43. Redziet, es veikšu ko jaunu, tas jau parādās. Vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs. Meža zvēri būs man pateicīgi, šakaļi un strausi, ka es ūdeni esmu devis tuksnesī un upes sausās vietās, lai dzirdinātu savu tautu, savu izredzēto tautu, šī tauta, ko es esmu sev izredzējis, lai pauž manu slavu.
Iespējams, šāda pielūgšana var notikt tikai šajā tuksnesī, kur apkārt viss izkaltis un kur ir karsts, apžilbinoša gaisma un valda pilnīgs klusums. Šīs pārdomas pārtrauca pēkšņi neaprakstāmi burvīgs crescendo, mūzikas skaņas nebija radušās uz zemes, likās, ka visur skanēja balsis, tomēr neviens nebija redzams. No zila viļņa muguras ceļotājs redzēja 7 cilvēkus, kas bija izplētuši savas rokas virzienā uz debesīm un dziedāja slavu Dievam. Taču viņu dziedāšana izklausījās kā miljonu ļaužu dziedāšana. Tad ceļotājs atvēra savu muti un arī no viņa izlauzās Dieva slavēšanas plūdi. Šīs mūzikas vidū atgriezās viņa noslēpumainā ceļa biedre. Prieka pilns ceļotājs viņai sacīja: vai ievēroja, ka 7 pielūdzēji dzied varena ļaužu pūļa balsī, un viņu balsis sajaucas ar tiem brīnišķīgā harmonijā? Es jūtu, ka jau būdams šeit tuksnesī esmu Dieva pilsētas tuvumā. Viņa ceļa biedri atbildēja rakstu vietu no ebrejiem. Bet jūs esat tuvojušies Ciānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālimei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei un debesīs pierakstīto pirmdzimušo draudzei un Dievam, visu tiesnesim un pilnību sasniegušo taisno gariem un jaunās derības starpniekiem Jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgāki runā nekā Ābela asinis, tāpēc saņemot nestricināmu valstību būsim pateicīgi, tā mēs Dievam patīkami kalposim ar bijību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Pēc kāda laika dziesma apklusa, visapkārt viss kļuva kluss, nebija redzams nekas, arī 7 pielūdzēji, tikai Dieva miers pildīja ceļotāji, kas bija palicis divatā ar savu ceļa biedri. Viņa to vadīja pie putojošas upes un sagatavoja maltīti. Tātad šis ir pielūgšanas tuksnesis, ceļotājs noteica, vēl joprojām būdams izbrīnā par piedzīvoto. Jā, šeit kristieši mācās pielūgt Dievu Tēvu garā un patiesībā. Tu vari to nosaukt par Dievu pilsētas ārējo pagalmu, jo, kā redzēji, šīs pilsētas iemītnieki ir tev visapkārt. Piedošanas tuksnesī tu sāki piedzīvot Jēzus asiņu spēku, kas nomazgāja tavu sirdi. Šeit, pielūgšanas tuksnesī, tu saņemsi viņa svēto garu. Dievs kristīs tevi ar spēku no augšienes, lai tu varētu viņu pielūgt patiesi un nevis kā tajā tuksnesī aiz tevis, kur tu to saskatīji kā darbu. Joēla 3 mums saka, un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu un radību, un jūsu dēlu un jūsu meitas pasludinās nākamās lietas. Jūsu vecie redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Arī pār kalpiem un kalponēm es izliešu tās pašās dienās savu garu. Es vēl nekad neesmu piedzīvojis šādu pielūgšanu, bet vai tā nebeigsies, vaicāja ceļotājs? Vai es aizvien būšu spējīgs pielūgt dzīvot Dievu tādā žēlstībā kā šajā tuksnesī? Tevī notiek izmaiņas, kuras, ja tu atļausi, būs neatgriezeniskas. Tava sirds ir atvērusies, lai tajā ielītu gars. Tava mute ir atvērusies, lai izsacītu to, ko pats Dievs tev grib teikt, jūsu dēlu un jūsu meitas pravietos. Un tavas acis ir atvērušās, lai redzētu atklāsmes un sapņotu sapņus. Tu esi saņēmis acis, kas redz Dievu. Bet vai tad tur atpakaļ kristiešu pilsētā nenotiek šīs pašas lietas? Man tika sacīts, ka šādas lietas notiek nākotnes apustuļu draudzē katru svētdienas vakaru. Starpība ir tā, dārgais brāli, ka tur tu nemaz īsti nejūti pielūgšanu un nesalūsti pielūgšanā. Šeit ir tuksnesis, kurā tu esi pazudis Dieva pielūgšanā, tā, ka visa tava slava un pateicība steidzas pie viņa.
Viss, ko tu dari, tiek darīts viņam. Vai tas nav fanātisms? Fanātiķi pielūdz principus, idejas, cilvēkus un pat dēmonus, bet nekad Dievu. Dedzīga Dieva pielūgšana ir ieiešana pa durvīm un nevis fanātisms. Tā ir brīvība, kādu tu vēl nekad neesi pazinis. Kad esi pazudis Dieva pielūgšanā, tu vairs nepielūdz tādas lietas kā naudu, mīlestību vai panākumus. Tu esi atradis vienīgo patieso pielūgšanas objektu, un viņu pielūdz, tu pats tiec piepildīts. Viņu pielūdzot, tu pats tiec piepildīts. Sakot šos vārdus, ceļabiedri atkal pazuda, un atkal ceļotājs atradās viens jūrā, kas sastāvēja no zilām smiltīm, pazudis un aizrāvies Dieva pielūgšanā. Lūgšanas tūkstnesis. Tagad smilšu jūra pēkšņi pārgāja ugunīgu mākoņu grēdā. Tur nebija dzīvības, vienīgi sausas, cietas, karstas klinšu sienas. Saulē izkaltēti kauli, kas gulēja klinšu barjeras pamatnē, bija klusa liecība retajiem ceļotājiem, kas nokļuva šajā pamestajā vietā. Ceļotājs noteica savu stāvokli pret zvaigzni krusta izskatā un pie sevis sāka citēt. Ieeita pa šaurajiem vārtiem, jo vārti ir plati un ceļš plats, kas aizved uz pazušanu, un daudz ir to, kas pa tiem ieiet, bet šauri ir vārti un šaurs ceļš, kas aizved un uz dzīvību, un maz ir to, kas to atrod. Tālumā dzirdot balsis, ceļotājs sekoja takai, kas to veda uz priekšā esošā kalna pakāji. Tad taka pēkšņi pagriezās uz kalna kori. Sācis iet šajā virzienā. Viņš sadzirdēja balsis, kas kalnos atbalsojās ar tādu spēku, ka nevarēja izšķirt nevienu vārdu. Ieejot dziļi klinšu spraugā, ceļotājs ieraudzīja milzīgu dzelzs sarku, zem kuras kā cilvēks sludināja lielai vīriešu un sieviešu grupai. Šis ir tas ceļš, ticiet man, sacīja cilvēks, tagad jau saprotamiem vārdiem. Šie šaurie vārti man pa kreisi ir tik sarūsējuši, ka tos nevar atvērt. Kurš cilvēks ar skaidru saprašanu gribēs iet pa šo šauro ceļu, kad ir atklāts labs un ērts ceļš šiem šķērsliem apkārt? Nāciet man pakaļ, un jūs būsiet izkļuvuši no tūkstneša, pirms diena būs galā. Otrā galā jūs gaida labs ēdiens un tīra gulta. Atpūtas vietās katru stundu tiek rīkotas lūgšanu sapulces. Ceļotājs izgāja cauri dzelzs arkai un turpināja ceļu. Pārējie viņam pievienojās. Nogāze, pa kuru viņš tagad gāja, bija līdzena un patīkama presetās zilajām smiltīm, kam tikko kā bija izkļuvis cauri. Zīmes rādīja, ka katru stundu ir paredzēta atpūta, kuras laikā notiks lūgšanu sapulces un tiks dotas vieglas uzkodas. Pirmajā atpūtas brīdī viņš priecīgs jautāja, esmu gājis tik garu ceļu, lūdzu pastāsti man, kur šī taka mūs novedīs. Viņa iesmējās un atbildēja, tu saņemsi brīnišķīgu māju un labu aprūpi, nebūs vēl tumšs, kad tu būsi galā. Ceļotājs turpināja iet, kad tums skāra klintis un kokus viņš atradās kāda kalna nogāzē, kura pakājai gulēja pilsēta. Laipni lūdzam, iesaucās vīrietis zem dzelzs sarkas, kas bija tieši tāda, kā tā, kādai viņi bija izgājuši cauri agrāk. Pateicos, atsaucās ceļotājs, kurus atrodos, šī ir kristiešu pilsēta. Nākošajā mirklī ceļotājs metās apkārt un bēg atpakaļ pa to pašu ceļu, pa ko bija gājis. Atstājot kristiešu pilsētas ugunis, viņš palēnināja gaitu, taču neapstājās, kamēr nebija sasniedzis otru arku, savu kļūdainā ceļa sākuma punktu. Viņš sauca, man ir tikai viena vēlēšanās atrast šauros vārtus un ieiet pa tiem, pirms es nespēkā nokrītu. Kā es varēju būt tik akls, protams,
platajiem vārtiem bija jāizved uz kristiešu pilsētu vietu, kur katrs var atpūsties, neaizliedzot sevi, neuzņemoties risku, ciešanas un sāpes, nezaudējot nevienu avi. Pēdīgi ceļotājs atrada vecos čīkstošos vārtus. Tie bija tik šauri, ka viņš tikko varēja pa tiem ieiet. Tie bija apauguši ar vīnogulāju stīgām un nezālēm. Kad uzlaica gaisma, viņš atradās uz šauras tekas, kas veda cauri sarkanām klintīm. Gaisa dūce, it kā caur kokiem pūstu spēcīgs vējš, taču tur nebija ne vēja, ne koku. Dūkoņa pieauga, un pēdīgi varēja izšķirt daudzu balsu murdoņu. Tagad ceļotājs ieraudzīja cilvēkus, kas atradās uz takas viņam priekšā. Viņš bija iekļuvis cilvēku grupā, kas arī devās Dieva pilsētas virzienā. Viņiem tā ejot, tie katrs sarunājās ar kaut ko neredzamu. Daži no viņiem raudāja, daži bija izmisuši, daži nosauca cilvēku vārdus un lūdza par tiem, daži lūdza savus biedrus priekšā vai aizmugurē tiem palīdzēt, taču visa viņu uzmanība bija veltīta neredzamajam uzklausītājam. Ceļotāja noslēpmainā biedre pagriezās pret viņu un sacīja: šis ir lūgšanas tuksnesis un tas ir krasā pretstatā ar kristiešu pilsētu. Tur viņiem ir lūgšanu sapulces un cilvēki lūdz pirms gulētiešanas. Kad dzīve kļūst sūra un grūta, viņu lūgšanas kļūst intensīvākas, kamēr bēdas aiziet. Taču lūgšanas tuksnesī lūgšana kļūst par cilvēka dzīvesveidu, cilvēka eksistences pamatu. Tagad ir pienācis laiks arī tev iegrimt lūgšanā. Pārdomā šīs Lūkas evaņģēlija rakstu vietas, viņa piebilda turot viņa priekšā papīra lapu, uz kuras bija uzrakstīts. Kad nu visi ļaudis likās kristīties un arī Jēzus bija kristīts, tad viņam Dievu lūdzot debesis piepeši atvērās, un svētais gars redzamā veidā uz viņu kā balodis nolaidās, un balss atskanēja no debesīm: Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Lūkas 3:21-22. Un viņa slava izpaudās vairāk un vairāk, un daudz ļaužu sapulcējās viņu dzirdēt un likties dziedināties no savām slimībām. Bet viņš nogāja tuksnesī un pielūdza Dievu. Lūkas 5:15-16. Bet notika tanīs dienās, kad viņš aizgāja uz kalnu Dievu lūgt, un viņš pavadīja visu nakti Dieva lūgšanā. Un kad gaisma ausa, tad viņš sasauca savus mācekļus un izredzēja no tiem 12, kurus viņš nosauca par apustuļiem. Lūkas 6:12-13. Atgadījās kādas 8 dienas pēc šīm runām, ka viņš ņēma pie sevis Pēteri, Jāni un Jēkabu un uzkāpa uz kalnu Dievu lūgt. Un viņam lūdzot, viņa seja dabūja citu izskatu, un viņa drēbes kļuva spoži baltas. Lūkas 9:28-29. Gadījās, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja uz viņu: Kungs, māci mums Dievu lūgt, itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Lūkas 11:1. Un izgājis viņš gāja pēc sava ieraduma uz Eļas kalnu, un viņa mācekļi viņiem gāja līdz. Un tajā vietā nonācis viņš tiem sacīja: lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un viņš aizgāja no tiem apmēram akmens metiena tālumā, un ceļos nometies lūdza Dievu. Lūkas 22:39-41. Un kad tie nonāca tajā vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja: Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Lūkas 23:33-34. Lūgšanas dzīve ir kaut kas, ko mēs darām vienatnē, bet kas mūs nogādā sadraudzībā starp Dievu un cilvēku, un nekas cits. Viņa ceļa biedra tam sacīja, kad tas bija beidzis lasīt. Lūgšana ir ieiešana pa Dieva
pa tēva durvīm, tā ir maizes prasīšana, lai ar to paēdinātu savu izbadējušos brāli. Kad tu klaudzini un turpini klaudzināt, tās vienmēr atvērsies. Vienmēr. No šīs sadraudzības ar Dievu radīsies kaut kas, ar ko dalīties ar citiem, un daloties tajā, ko Dievs tev ir devis, tev ir sadraudzība ar tiem. Cilvēkam būs attiecības ar tevi pat tad, ja viņš ir kautrīgs vai ieslēdzies sevī, jo šī lūgšana dzīve cilvēku atbrīvo no bailēm par citu cilvēku uzskatiem un bailēm no savām pašu kļūdām. Bet vai vajadzīgi šie kalni, šīs klintis, šīs nepārtrauktās briesmas, lai iemācītos lūgt, vaicāja ceļotājs. Labi, agrāk tu lūdz Dievu tikai tad, kad biji spiests to darīt. Šeit tu mācies savu dzīvi saskatīt nepārtrauktās briesmās, kas liek tev saukt uz Dievu dienām un naktīm. Vai tad Dievs neuzklausīs savus izredzētos, kas sauc uz viņu dienām un naktīm? Jo skaidrāk ir mūsu atklāsme par pasaulē notiekošo, cik tuvu pasaules tautas atrodas haosam, jo vairāk mēs saprotam, ka vienīgais ceļš, kā iepazīt dzīvi, ir nākot pie Dieva tēva lūgšanā, saucot uz viņu dienām un naktīm. Mēs lūdzam bez mitēšanās, jo sajukums un krīze zemišķajā dzīvē vēl joprojām pastāv. Kāpēc tomēr tam visam jānotiek tik smagi? Liekas, ka lēkāšana pa kalniem ir ceļojuma vieglākā daļa. Jā, jo lūgšana ir mūsu galvenais darbs, tas prasa domāt, koncentrēties, pielietot savu gribu un visus savus spēkus, lai lūgšanā tiktu pamodināts Dieva vārds, lai atnāktu Dieva valstība, lai tiktu izsūtīti strādnieki pļaujā, vai lai tiktu aizsniegti atsevišķi cilvēki, un tie saņemtu atbildi uz savām vajadzībām. Tu esi tikai virspusēji pieskāries varenām lietām, kas gaida atrisinājumu caur tavām lūgšanām. Tas būs, ja turpināsi doties šajā virzienā. Turpināt iet, esmu tik noguris. Tas ir tāpēc, ka tavas lūgšanas ir iesaistījušās cīņā. Lūgšana ir kara lauks, kur mēs uzvaram ļaunu ar labu. Šajos kalnos tu iemācīsies lūgt par saviem ienaidniekiem. Dzīvesveids, kurā mēs ļaunumu uzvaram ar labu, sākas tajā brīdī, kad sākam interesēties, kādu labumu piedzīvojuši tie, kas mums darījuši ļaunu. Šaurais ceļš ieveda pļavā, kur ceļotājs ar savu ceļa biedri paēda. Pēc tam viņi nonāca pļavas malā, kur viņa norādīja lejup uz taku, kas līkumoja starp milzīgiem kalniem, kamēr kaut kur tuvu apvārsnim liekas pazuda. Redzi, tur sākas pļauja, ceļotāja biedre sacīja norādot uz skatu tiem priekšā. Atceries vārdus, ko sacīja Jēzus. Vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks? Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet drūvas, jo viņas ir baltas pļaujai, jo pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai dzīvei, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo šeit piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Ceļotājs vērās tālumā, bet viņa biedra skaidroja tālāk. Atceries, kristiešu pilsētā ir plaša skaista iela, ko sauc par misionāru bulvāri, ko iezīmē labi uzturētas ēkas, kurā burbuļo strūklakas un kurā ir brīnišķīgi stūrīši. Kristiešu pasaulē to pazīst gandrīz katrs misionārs. Tur atrodas literatūras misija, izdevniecību centrs, misijas žurnālu iespiešanai, mazākas iestādes, kas sagatavo informācijas materiālus, par ko lūgt un kādas ir Dieva kalpotāju vajadzības. Tur ir kino un video ierakstu studijas,
kas gatavo vispasaules evanģelizācijas ierakstus un videofilmas par misijas darba tēmām. Tur ir iestādes, kas piedāvā mācību kursus misionāriem un kompjuterizēts informācijas dienests misionāriem, kuriem vajadzīga lielāka finansiāla palīdzība. Tur ir atpūtas centri, rekreācijas zonas pensijā aizgājušajiem misionāriem un pat tiek celta jauna moderna ierakstu studija. Taču pavisam nesen misionāru bulvāri pārņēma panika, jo parādījās ļoti nepatīkamas ziņas. Pasaulē strauji pieaudzis misionāru skaits, kas izdarījuši nepiedodamu misionāru hartas pārkāpumu. Tā vietā, lai dotos savā misijas darba laukā uz savu nozīmēto zemi, tie ir pazuduši tuksnesī, Dieva pilsētas virzienā. Kāds misijas darba lauks gan var būt tuksnesī? Ceļotājs vaicāja. Kuru dvēseli tu dosies glābt piedošanas tuksnesī kā tikai savu paša? Un, kad tu nonāc pielūgšanas tuksnesī, visi tur atrodošie ir pildīti ar Dieva godību. Lūgšanas tuksnesī ir brīnišķīga sadraudzība starp ceļotājiem, un mēs mācamies aizlūgt. Tur taču nav nevienas pazudušas dvēseles.